Vasarā tik ļoti gribētos nedēļas nogalas pavadīt ārpus sakarsušās un dunošās pilsētas. Tomēr ne visiem tīk laiskas vilnēšana smiltiņās un nekā nedarīšana, jo ir nemazums cilvēku, kas labprātāk dod priekšroku aktīvai atpūtai un kārtīgai adrenalīna devai. To visu iespējams atrast Stārķu kalna X parkā, kas atrodas Lizumā. Pirms 12 gadiem šeit tika izveidota Stārķu kalna mototrase un tika organizētas sacensības motokrosā un endurokrosā. Taču laikam ejot, vietas saimnieki saprata, ka ar pāris sacensībām gadā nepietiek, un cilvēkiem nepieciešams dot iespēju ne tikai redzēt aktīvas nodarbes, bet arī pašiem tajās piedalīties. Tā tapa X parks. Šeit iespējams trenēties moto, velosportā, paintballā, bagiju un kvadrciklu vadīšanā un piedalīties krosos, kā arī rīkot sporta spēles un izklaides pasākumus. Man pašam patīk aktīva atpūta, aktīvi atpūsties, patīk sports, dažāds sports. Un izejot no tā, es arī esmu uzsācis šāda aktīvās atpūtas un sporta kompleksa attīstību, būvi, mazliet jau var teikt arī būvi. Bet, izveidošana. Tas viss ir vēl tikai sākuma stadijā. Mēs, principā, 2. gadu esam vaļā un sniedzam pakalpojumus, bet, plānu ir daudz un lieli, bet viss vēl ir priekšā. Vai X parka apmeklētājiem kā īpaši jāsagatavojas pirms došanās uz šejieni? Galvenais jāņem līdzi labs garastāvoklis. Mūsu aktīva atpūtas parka X parka sauklis ir atpūties ar prieku. Tad šī prieka un vēlmes sajūta. Par pārējo parūpēsimies mēs. Mēs ieteiksim, izstāstīsim, apskaidrosim par visiem drošības un tehnikas jautājumiem. Tā kā par to galīgi cilvēkiem nav jāsatraucās. Tā ir mūsu problēma, lai cilvēki tiešām atpūšoties šeit, no tā gūtu prieku. Aktīvās atpūtas cienītājiem ir iespēja izmantot pludmales volejbola, minifutbola vai strītbola laukumus. Savukārt bērnu rotaļlaukums un dzīvās dabas stūrītī mītošie truši iepriecinās mazos atpūtniekus. Teritorijā ir arī peldvietas, kā arī vietas piknikam un pirtiņa. Gan iesācēju, gan pieredzējuši motosportistu rīcībā ir Stārķu kalna 1730 metrus garā trase. Tā ir licencēta un atbilst visām prasībām, lai tajā varētu notikt profesionālas sacensības, kas arī parasti vismaz 2 reizes gadā šeit notiek. Adrenalīna meklētāji noteikti novērtēs iespēju Stārķu kalna teritorijā uzspēlēt paintballu. Sacensības, kuras norisinās pieciniekos, komandās ar 5 dalībniekiem, ir visizplatītākās ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Kad tiek izvēlēta taktika, jāņem vērā savas un pretinieku komandas sagatavošanās līmenis, kā arī spēles laukuma dažādība. Katrai komandai svarīgi izdomāt savus kodus, kuri nebūtu saprotami pretiniekam, un ar kuriem dažādās situācijās iespējams saviem komandas biedriem paziņot, ko grasāties darīt. Prātīgāk ir darboties nevis pa vienam, bet 2 vai 3, lai vajadzības gadījumā cits citu varētu piesekt. Un arī tas vēl nav viss. Stārķu kalnā var izbaudīt braucienu arī ar kvadrciklu vai bagiju, kuri ir ļoti labā tehniskajā stāvoklī un ir pieejami ar dažādu kubatūru, lai atbilstoši braucamos sev varētu atrast gan liels, gan mazs. To tiešām var gan bērns, gan vecmamma, jo šie kvadrcikli, ko mēs esam iegādājušies un piedāvājam tieši no savas pieredzes un no tā, kā to vajadzētu darīt un kāpēc, visi ir ar automātiskajām ātrumkārbām, tā kā tikai ir pāris rokturi, kuri bremzes un viens, kuri gāzi. Vairāk nekas nav jāzina. Tā kā jebkurš cilvēks var braukt gan mazs, gan liels, gan jauns, gan arī vecs jau. Īpaši Stārķu kalnā padomāts par līgo svinēšanu un tiem jāņu bērniem, kuriem kārojas aktīvu piedzīvojumu un jautrības. Mēs organizējam tādu pirmsjāņu muzikālu teatrālu koncertu, jeb šovu, kas saucās Līga Jāni dansot vede, kas notiek pie mums rītā. Un tā pati galvenā doma ir tāda, ka ir ne tikai šis pasākums, bet cilvēki ierodoties jau pa dienu šeit ar ģimenēm. Sākumā mums ir gada tirgus, var nopirkt jāņu zāli, sieru, alu un citas lietas. Plus X parks sniedz šos pakalpojumus, par kuriem mēs jau iepriekš runājām. Tātad, un arī šos pakalpojumus mēs sniegsim šī pasākuma laikā. Tātad ir šis pasākums un ir arī X parka pakalpojumi, kvadrcikli, bagiji, paintballs un visi pārējie sporta laukumi, kas mums šeit ir. Pasākumu bagātinās arī Leļu teātris, Olgas Rajeckas violetais lielvārdes koris, grupa Bellakords un Latvijas zelta talanti. Tāpēc visi ir mīļi aicināti uz aktīvu atpūtu X parkā, Lizumā, rīt 22. jūnijā.